Sveicināti! Šajā video paturpināsim iesākto tēmu par svēttapšanu. Tādēļ, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs process un mums svarīgi saprast, jā, kā tas notiek. Un atkal, es nesaku, ka es esmu patiesībā pēdējās instances, jā, bet es dalos ar to, kāda ir mana atklāsme. Es dalos ar to prieku, ar to mieru, kāds man ir Jēzu Kristu, pateicoties tai atklāsmē, kuru viņš ir devis, caur ko es varu baudīt viņa klātbūtni. Ikdienas es varu piedzīvot Dieva pieskārienu, redzēt Dieva žēlstību darbībā savā sirdī un dzīvē kā tādā. Un, jā, es uzskatu par pagodinājumu to, ka man ir dot tāda iespēja šeit dalīties, un es ļoti ceru, ka tas būs tev par svētību. Jā, jo tad, kad mēs sludinām tīru evaņģēliju, mēs vienmēr saskarsimies ar tādu fenomenu, ar tādu paradoksu, ka cilvēki domās, ka mēs sludinam grēku. Es runāju par cilvēkiem, kuri nav uztvēruši evaņģēliju patiesību un kuriem joprojām, tātad kā maziem bērniem, ja, ir nepieciešama šī bauslība kā audzinātāja, kura vada viņus tā kā aiz rociņas pie Kristus. Ja. Un tas ir ok, ja, katram ir savs tas veids, kā viņš nonāk pie Kristus, ja, kam viņš ir gatavs šajā brīdī, bet patiesība ir un paliek patiesība. Ja. Un tā ir viena, jāsaprotiet, draugi, nav dažādas patiesības. Šodien jaunajā derībā mums ir dots jauns un dzīvs ceļš, un tātad tas ir pestīšanas ceļš, tātad tas arī pasaka, ko šis ceļš mums dod, ja? Tātad pestīšana, tātad kas ir mūžīgā dzīvība, Jēzus Kristus atzīšana, ja? Tātad šajā sadraudzībā, ejot pa šo ceļu, kas ir cieša sadraudzība ar pašu Dievu ikdienas, caur to, ka mēs dzirdam patiesību un ticam tai un paliekam tajā, tātad šīs sadraudzības rezultātā mēs piedzīvojam pestīšanu, ja? Atbrīvošanu no dažādiem meliem par sevi, par citiem, un tas var būt kā uz vienu pusi, tā uz otru pusi. Kāds domā, ka viņš ir super duper brīnišķīgs, un te viņš pēkšņi ierauga kaut kādas lietas. Kāds atkal domā, ka viņš ir galīgi nederīgs un tā tālāk, un Dievs viņam parāda kaut kādu citu šo te redzējumu, ja? Un kāds saskarās ar to, ka viņš kaut kur ir domājis tā, kaut kur tā, un Dievs to visu pieregulē mūsos, ja? Viņš to pieregulē saskaņā ar saviem standartiem, ar savas patiesības gaismu. Un tātad tie cilvēki, kuri kā apstulis Pāvils teica, ja, kad ir tādi, kuri apgalvo, ka mēs sludinam grēku. Un interesanti, kad ir teikts, ka šiem cilvēkiem sods jau izsenis ir sagatavots. Ja, tādēļ, ka ja tu tā kā apvaino kādu tik smagā, teiksim, noziegumā, ja, neskatoties to, ka viņš sludina patiesību, ja, tad tu apvaino, ka viņš sludina melus. Tad tu esi ļoti nopietns pārkāpējs, ja, un tu saņem sodu, kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā tu ne tikai tam cilvēkam dari pāri, ja, un viņš tādā veidā saskarās ar kaut kādām vajāšanām, ja, bet tātad tu caur to arī liec cilvēku prātos un sirdīs, ja, kaut kādus šķēršļus, lai viņiem neatspīdētu patiesības gaismu. Principā to dara Sātans caur tādu cilvēku. Ja. Un tāpēc jau arī mums ir teikts, ja, netiesājiet pirms laika un esiet uzmanīgi. Ja, un ja mēs pat līdz tādai pakāpei esat uzmanīgi, ka ir teikts atstājiet augt gan šīs pelavas, gan tos graudus, ja, nu, tā kā, līdz tam laikam, ja, kad kungs parādīsies, tāpēc, ka viņš ir lietu tiesnesis, un jā, protams, mums ir jābūt uzmanīgiem pašiem pret sevi, ja, kam mēs ticam, kas ir tas, kam mēs ticam, ko mēs sludinam, un tieši tikpat uzmanīgiem mums ir jābūt par to, ko mēs apgalvojam par citu sludināto
ka tie ir vai nav meli. Ja? Tātad mums ir jābūt ļoti spēcīgiem argumentiem, neatceļamiem, fundamentāliem un skaidri norādošiem, ja, uz kaut kādu melu klātesamību. Ja. Tātad, ja mēs kaut ko apgalvojam, mums ir jāspēj to argumentēt. Ja. Tātad, ko mēs redzam tajā? Mēs redzam tajā, ka atbildība pret to, ko es daru, ja, kā es to daru, caur izpratni par to, kādas sekas tas atstāja, ja, ir ļoti svarīga, ja, debesu valstībā un kalpošanā Dievam. Un te mēs nonākam arī pie tāda momenta, ja, kad es esmu ievērojis, un to arī saka Dieva vārds, ja, ka tie cilvēki, kuri sludina patiesību, kur sludina žēlstību tādu, kāda tā ir, ja, tātad tīru evaņģēliju, kas citiem liekas kā grēka sludināšana, ja, vai kaut kādas visatļautības propagandēšana. Tātad šie cilvēki patiesībā dzīvo ļoti augstos standartos, ja, tādēļ, ka viņi to spēj, jo Dieva gars viņos dara šo darbu. Ja. Un tikai tā arī cilvēks spēj būt patiesi izmainīts, ja, jo mums tas ir teikts, ja bauslība to spētu, tad nebūtu Kristum jānāk, ja, nebūtu Jēzum jāmirst par mums, jo to, ko nespēja bauslība izdarīt mūsu miesas dabas dēļ, ja, mēs nevarējām nekādīgi izmainīties. Ja. Vai bija šis likums, vai nebija, jā, kaut kādu tur ārēji tas tika ievērots, lai cilvēks daudz maz dzīvotu svētītu dzīvi, ja, bet viņa sirds jau nebija izmainīta. Ja. Mēs to redzam simtiem reižu šie piemēri teikt, ja, kaut vai kas ir tik ļoti spilgts, ja, par šīm sievām, par to, ka viņi it kā ievēro bauslību, ka tu nedrīkst otrais precēties, bet izdomā, kā to apiet, pasūtot sievas slepkavību, piemēram, ja, lai varētu otrais precēties, ja, līdz tādai pakāpē, ja, ka Mūzus atļauj pārkāpt šo bausli un dod viņiem šo šķiršanās rakstu, ja, tikai tāpēc, lai viņi nenogalinātu savas sievas, bet Jēzus saka, sākumā tā nebija, iesākumā tā nebija, un nebija tāpēc, ka bija sadraudzība ar Dievu. Bet šodien Kristū mums šī sadraudzība ir atjaunot, un tātad tas pamatos mums, Dievs saka, ja, es izraušu jūsu akmens sirdi, un es likšu jums jūsos miesas sirdi. Un attiecīgi tātad tie pestīšanas procesi pamatā notiek caur mūsu sirdī, un attiecīgi mēs saprotam, loģiski domājot, ja, tad arī cilvēks dzīvo savādāk. Ja. Tieši tāpēc arī teiks, ka šis svētapšanas process pamatā notiek mūsu domāšanā, jo kā cilvēks domā, tāds viņš arī ir. Ja, ja es domāju saskaņā ar patiesību pirmkārt, lai man varētu būt sadraudzība ar Dievu garu, tad es arī saprotu, ka es tikšu vadīts visā patiesībā, es tikšu sargāts no ļauna, tā skaitā no ļaunas rīcības, no manas puses, ja. Es tikšu aprūpēts, dziedināts, ja es gadījumā saskaros ar ļaunumu no citu puses, lai es varētu saglabāt viss cauri, ja, mans gars, dvēseli un miesa līdz tā kunga atnākšanas dienai pilnīgs tas viss varētu palikt, ja, un tas kungs pats arī to darīs, kā mums to saka svētie raksti. Ja. Tātad svētapšanas process primāri notiek mūsu domāšanā, un kādi domā, nu redz, es vienkārši te mainu domāšanu, bet turpinu grēkot. Mīļais draugs, kā tas ir iespējams? Vai jūs man varētu to izskaidrot, kā tas ir iespējams? Ja cilvēks ir atzinis patiesību, viņš nespēja vairāk grēkot. Ja? Viņš nespēja darīt to, ko viņš saprot, kas ir aplami, un pašos pamatos viņš ir saņēmis spēju caur patiesības atzīšanu dzīvot taisnu dzīvi. Ja? Tātad tas ir tas, ko šie cilvēki nesaprot, neierauga šo dziļumu, jo viņi ir pieraduši dzīvot bauslībā. Ja? Tātad šajā reku rakstīts, reku pildi, nevis caur to, kad es atzīstot patiesību par to, ko Jēzus ir izdarījis, pieņem šo žēlstību un attiecīgi sadraudzību ar svēto garu, un tādā veidā gars mani vada, māca man visas lietas, ja tas svaidījums, kas ir jūsos, jums māca visas lietas, ja, un es to pārvērst, raugoties viņa godībā, ja, viņa līdzībā. Amen. Un Dievs mūs uzceļ par savu namu no
dažādiem materiāliem, ja? Te ieslēdzās tā mūsu griba un arī mūsu vēlme tajā visā iedziļināties, un mums ir dots izvēlēties, ja? Svētie raksti runā, ja, par šiem materiāliem, lai mēs izvēlamies zeltu, ja, un dārgakmeņus un šos dārgos materiālus, ja, lai nākot ugunīgam pārbaudījumam, tas, ko mēs ceļam, paliktu. Ja? Bet Dievs pats ir tas, kurš no mums uzceļ savu namu. Ja? Tas arī ir teikts svētajos rakstos. Ja? Taču šis process katram notiek individuāli, ja? Sākot ar to, ar tiem materiāliem, kādus viņš izvēlās, kādi ir viņam apzināti un pieejami, ja? Un beidzot ar tām situācijām, ar kurām viņš dzīvē saskarās. Bet šis ceļš, ja, jauns un dzīvs ceļš, kā mums tas ir teikts vēstulēs ebrejiem, tas ir visiem viens. Ja, tas ir Jēzus Kristus un viņa atzīšana. Ja, mūžīgā dzīvība ir Jēzus Kristus atzīšana, ja, sevi. Ja, tātad sadraudzībā ar viņu, ja, mēs topam izglābti un caur patiesības atzīstot patiesību par to, ka mēs jau esam izglābti. Ja? Nu, tā kā sanāk tāds paradoks, ja? Ka par mums jau ir samaksāts. Un jā, pastāv iespēja, nepaliekot šajā patiesībā, atkrist no Kristus. Ja? Par to runā raksti. Bet paliekot patiesībā, ka tu jau esi izglābts, ja? Visu laiku sakņojoties tajā mīlestībā, kas tika parādīta uz krusta, tu arvien dziļāk un dziļāk ej šajā svētāpšanas procesā, kurā tu atzīsti Dievu tādu, kāds viņš ir, un ieraugi viņa gaismā to, kas tev jāierauga un no kā tev ir jātiek brīvam un no kā tev Dievs atbrīvo. Ja? Un tātad sākumā tas var būt, tas var izskatīties tā, ja? Jo citreiz tātad kā cilvēki citreiz saprot šo te jauns radījums. Ja? Tad es esmu dzirdējis, ka cilvēki domā tā, ka jauns radījums tas ir tā, ka tu biji vecais un tagad redzi šo pantu, viss ir tapis jauns, ka viņi to saprot tā, kad vakar tu biji tāds un šodien tu kristies un tu esi tā kā pilnīgi cita personība kaut kāda, ja? Kaut kāds pilnīgi cits cilvēks. Mīļie draugi, tā tas nav. Jauns radījums ir radījums, kas nav iepriekš bijis pirms Kristus. Ja? Tātad cilvēciska miesa plus Dieva gars. Bet tātad tas viss, kas tu biji kā cilvēks, joprojām paliek aktuāls tikai šajās kristīšanās, ja, kad mēs kristamies Kristus nāvē, kad mēs tiekam pagremdēti Kristus nāvē, ja, mēs atsakamies no tās autonomijas, ja, no tā, kad mēs tā kā bijām pazuduši pasaulē bez Dieva. Ja. Mēs pieņemam to, ka mēs esam viens vesels, un caur to, protams, ir lietas, kas momentāli aiziet, kas mainās, jo tevī sāk plūst dzīvība. Ja. Tu tā kā bērns, ka piedzims, viņš un sāk elpot, ja, bet viņš arī sāk raudāt. Ja. Visi dzird, ka viņš ir piedzimis, ja, un bieži vien tad, kad notiek patiešām dziļš un īsti šis process, tieši tā tas arī notiek. Ja. Pēkšņi cilvēks satver kaut kādu milzīgu uzdrīkstēšanos, sludināt evaņģēliju, kaut ko darīt un tā tālāk. Viņš ir atzimis, bet tas nenozīmē, ka viņa šī personība un tas viss, kas viņš bija vakar, pēkšņi ir kaut kāds savādāks. Jauns radījums viņš ir tajā ziņā, ka šodien viņš vairs nav atdalīts no Dievu, viņš ir sadraudzībā ar Dievu, viņš ir apzīmogots ar Svēto garu, un tātad cilvēks plus Dievs, ja, jauns radījums, aleluja, un tieši tāpatās arī, ja mēs skatāmies Kristus miesas kontekstā, ja, tad jauns radījums, kur jūdi un grieķi ir vienā miesā, ja, kad viņi vairs nav atdalīti, kad šī naida starpsiena ir noārdīta. Un iesākumā tāpēc tas process, šīs svētapšanas process var izskatīties tā tēlaini izsakoties, ja, tā kā čīkstoša sagrabējusi mašīna sāk kaut kur kustēties, ja. Viņai, piemēram, iedomāsimies to tā, ja. Tas vienkārši ir kā piemērs, lai būtu varbūt vieglāk uztvert, ko es gribu pateikt, ja. Tātad iedomāsimies, ka, piemēram, šī mašīna
jā, viņa ir čīkst, viņa ir ierūsējusi, kaut kas ir kādai, un vairākas tādas mašīnas, ja? Kādai ir kaut kas vairāk salūzis, kādai mazāk salūzis, kādai problēma ir virsbūvē, kādai problēma ir kaut kur dziļi, ja? Motorā vai vēl kaut kur, kaut kādās šajos tehnikas labirintos, kurus es galīgi nepārzinu un nezinu, kāpēc man nāk tieši šāds piemērs, ja? Bet es ceru, ka tas būs tev par svētību. Un tad iztēlosimies, ka šai mašīnai viņu tagad apkops vislabākais automehāniķis, kāds ir zināms. Ja? Un tad mēs iedomājamies, ar kādu mīlestību viņš to darīs. Ja? Pirmkārt, viņš zinās, ar ko ir jāsāk. Viņš zinās, kas ir problēma, kas ir īstā problēma. Viņš zinās, kā vislabākajā veidā to atrisināt. Viņam būs vislabākie materiāli, viskvalitatīvākie instrumenti un tā tālāk, lai to visu izdarītu spīdoši. Ja? Un lai tā mašīna tā kā beigās būtu labi ieeļota un brīnišķīgi funkcionējoša, ja? Kad visas darbības, kas viņai ir jādara, viņa darīt īstajā laikā un pareizā veidā. Ja? Tātad motors strādā kā vajag, stūrs pastiprinātais, bremzes, viss ir ieeļots, ja? Izpūtējs dara savu darbu pareizā veidā, ja? Un arī degviela ir ielieta pareizā. Ne tā, kā man ir dažreiz gadījies. Kad mašīnai nākas apstāties ceļa vidū. Jā, tāpēc Dievs ir labs, mīļie draugi, un viņš ir vislabākais meistars, ja? Katram no mums, jo viņš ir mūsu radītājs. Un tas redzējums, kas Dievam par katru no mums ir, jā, sākotnēji vēl pirms pasaules radīšanas, viņš tiek īstenots, paliekot ticībā neredzamajam. Ja? Tātad mēs pieņemam to faktu, ka mēs jau esam svēti, tikai tāpēc, ka mēs esam savienoti ar Dievu. Ja? Tad tas vairs nav apstrīdams, un tas ir tas, ko saka svētie raksti. Un paliekot šajā patiesībā, notiek svētapšanas process, tāpēc, ka Dieva gars ir patiesības gars, un viņš apstiprina patiesību. Un ja tu paliec patiesībā par to, ka tu esi svēts, tad Dieva gars var ar tevi ikdienas būt sadraudzībā, kā rezultātā nevar nenotikt kaut kādas transformācijas un izmaiņas un pārmaiņas, un tevī tiek dzemdināti gara augļi. Aleluja, kas pagodina Jēzu Kristu mūsu kungu. Un tātad tas, kas tiek prasīts no mums, ir palikt uzticīgiem, ja, šai patiesībai, saprotot, ka Dievs ir uzticams, ja tā ir pirmā un galvenā patiesība, ja, kad mēs tādā veidā mums arī izveidojās šī pārliecība, šī spēja sakņoties, ja, kad mēs saprotam, ka Dievs ir uzticams, ja, un viņš tātad savu iesākto labo darbu novedīs līdz galam. Pat tad, ja mēs kaut kur izkrītam kaut kādās izpratnēs, kaut kādos momentos, viņš turpinās šo iesākto labo darbu. Svētais gars mums nāks un teiks, halo, atceries patiesību, lai mēs atkal varam aktīvi darboties. Caur ticības likumu šodien mēs saņemam pestīšanu. Ticot un atzīstot. Ticot tam, ka Dievs ir sūtījis savu dēlu, kurš ir miris par mums, un atzīstot viņa mīlestību, kas tika parādīta uz krusta Golgotā katram cilvēkam. Jā, tāpēc es tagad izlasīšu, ja, ko es esmu uzrakstījusi. Ja. Jā, tātad Dievs ir uzticams, un savu iesākto darbu pie mums viņš novedīs līdz galam, kur mēs apzinoties savu grēcīgumu, caur Dieva taisnību spējam daudz mīlēt, apzinoties, cik daudz mums ir piedots. Jo bieži vien mums ir tā, mīļie draugi, ka mēs zinām šo pantu, ja, kam daudz piedos, tas daudz mīl, un rodās tāds izkropļots uzskats vai pieņēmums, ka tad jau sanāk tā, ka daudz mīlēt var tikai tie, kas ir bijuši kaut kādos ļoti tādos tradicionālā izpratnē dziļos grēkos, tā teikt, prostitūcija, narkomāns, alkoholiķis, vēl kādi tur slepkavs un tā tālāk, ja.
kur ir atskārtuši šo piedošanu, un tāpēc viņi tagad var daudz mīlēt. Zināmā mērā tā ir patiesība. Šādiem cilvēkiem ir daudz vieglāk pieņemt žēlstības vēsti, jo nav šī paštaisnuma sacelšanās, tad šī miesas dabas lepnība, kas nespēj ieraudzīt šo akūto nepieciešamību pēc pestīšanas. Ja? Bet tajā pašā laikā, ja mēs ieskatāmies dziļāk, ja, šajā svētapšanas procesā, tad mēs saprotam, ka patiesībā katrs cilvēks var piedzīvot šo apzināšanos, cik daudz viņam ir piedots, lai vai cik labs cilvēks viņš būtu, ja katrs no mums sagrēko un katram no mums ir vajadzīga piedošana un ļoti daudz piedošanas, mīļie draugi. Un caur to, ka mēs pieņemam Dievu taisnību, ja, tad šo te patiesību par to, ka mēs esam darīti svēti, ne no saviem darbiem, bet pateicoties Dieva žēlstībai caur ticību, mūsos ienāk šis miers, kurš padzen visas bailes, un mēs varam mierīgi raudzīties uz to, kur mēs kļūdamies, kur mēs esam rīkojušies aplami, izdzīvojot nožēlu, ja tāda rodas, ja rodas šis pārdzīvojums, un tā tālāk, tad nebaidoties zaudēt pestīšanu, tāpēc, ka tu esi kaut kur grēcinieks. Ja? Tad, ja cilvēks baidās zaudēt šo pestīšanu, kas kas ir pamatā, ja, tam, ka viņš nespēja atzīt savus kļūdas, jo viņam ir vieglāk nobloķēt jebkāda veida informāciju vai kaut kādu šādu sajūtu, jušanu vai pārdzīvojumu, ja, kas liecinātu par to, ka viņš ir kļūdījies, jo viņam ir bail par savu pestīšanu. Ja? Bet, kad cilvēks ir atzinis patiesību, kura dara viņu brīvu no visām bailēm, ja? Jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes, tad viņš var mierīgi iet šim transformācijas procesam cauri kopā ar savu mīlošo tēvu, kurš tur viņu savās siltajās rokās, kurš viņam čukst mīlestības vārdus un svētais gars, ja? Kurš piepilda viņa sirdi ar mīlestību, ar līdzcietību, ar žēlstību pret sevi un citiem, un viņš var iet šajos procesos un tikt pilnīgi dziedināts un atjaunots, ja, no spēku uz spēku, no ticības uz ticību. Aleluja! Jā, un rezultātā šāds cilvēks, mīļie draugi, ja, viņa sirds tiek patiešām šķīstīta, ja, no Dieva žēlstības caur ticību. Šāds cilvēks pat savā sirdī, šāds cilvēks pat savā sirdī nevarēs tā kā skatīties augstprātīgi uz citiem cilvēkiem, tiesāt citus cilvēkus un tā tālāk, jo viņš apzinās, ka viņš ir pilnīgi tāds pats, ja mēs visi esam sagrēkojuši Dievu priekšā, katrs var būt dažādākā veidā, ja, un pati šī dzīve bez Dieva, ja, kurā mēs dzīvojām pazuduši savu kārību, pievilti gājām postā, ja, pazušanā, ir grēks. Ja. Pat tas grēks var izpausties pat tādā veidā, ja, kad, piemēram, cilvēks pieņem lēmumus, kurus viņš neapspriež ar Dievu. Ja, bet jūs saprotiet, līdz tam ir jānonāk, ka tu to saproti, ka tu to ieraugi, tev vienkārši matas atceļās stāvs, ka tu saproti, ka tu grēko, var teikt, nepārtraukti. Ja. Bet debes tēvs ir tik mīlošs, ka viņš to tā kā tev nobloķēja, ja, kamēr tu esi pietiekami stiprs, kamēr tu esi nostiprinājies tajā vēstī par to, ka tu esi svēts viņa priekšā, ka viņš tevi mīl un viņš nekad tevi neatstās, lai tu varētu uz to skatīties, lai tas varētu būt efektīvi, lai tu to varētu apzināties un neaiziet pazušanā caur kaut kādu šausmīgu apsūdzību vai vēl kaut ko, ja, ka tu vienkārši to saproti un caur apzināšanos tu tiec atbrīvots. Ja. Un tātad notiek reāla transformācija, ja, cilvēka transformācija viņa sirdī, ja, ka tas vairs nav nobalsināts zārks ar visādu nešķīstību iekšpusē. Ja. Tātad tas notiek patiesi viņa sirdī. Viņš vairs nevienu nenolāda, nepaukstinās un netiesā.
Un ja viņš arī to dara, tad tas ir saskaņā ar Dievu patiesību, tur, kur šie jautājumi tiešām skar tieši patiesības vēsti, kā mēs arī to redzam no apostula Pāvila vēstulēm, kad viņš ļoti strikts un ass ir pret tiem, kur uzstājās pret patiesības sludinātājiem un sagroza Dievu vārdu, šo vārdu, kurš atnes patiesu brīvību cilvēkiem, un dziļu dziedināšanu un pestīšanu. Un šī vēsts tāpēc arī nepatīk lepnajiem, jo viņi negrib tā kā raudzīties uz kaut kādām tām lietām, parasti šādi cilvēki grib redzēt tikai to labo, viņi grib lepoties ar visu labo, kas ir viņu dzīvēs, bet mums svētie raksti saka, kad es esmu vājš, tad tu esi stiprs, mans kungs, un tieši tāpēc, ka tajā brīdī cilvēks ir pazemīgs, viņš beidzot ir tik pazemīgs, lai Dieva žēlstība varētu gāzties par viņu, jo ir teikts, ka Dievs lepniem pretojās, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Un tātad caur šo žēlstību cilvēks arī piedzīvo reāls izmaiņas. Jo tas ir iespējams tikai pazemībā. Aleluja! Jā, mīļie draugi! Ir tā, ka pārsvarā mēs sevi pazīstam ļoti virspusīgi. Mūsu līdzšinējā domāšana un rīcības modeļi mums ir tas, kas mums ir pieejams, jo mēs esam pieraduši. Tā kā savā līmenī, kā es domāju, kā es rīkojos, tā es arī sevi izvērtēju tajā līmenī. Bet Kristū Dievs mums atklāja sevi, tobišu mīlestību, beznosacījumu mīlestību, kur tika parādīta uz krusta, nomirstot par mums grēciniekiem. Kā rezultātā mēs iepazīstam arī sevi viņā, Atklājot viņa mīlestību, mēs ieraugam sevi patieso viņā, un kā jau es teicu, tas var būt kā uz vienu pusi, tā uz otru pusi, respektīvi mēs tiekam saregulēti pareizā veidā, saskaņā ar Dievu patiesību, ar Dieva redzējumu par mums. Jo mēs zinām šo likumu, ka problēma nevar atrisināt problēmas līmenī, ir jāpaceļās augstāk, un tieši tas arī ir tas, kas notiek sadraudzības rezultātā ar Svēto garu, bet tas var notikt, ka es vēlreiz uzsveru, tikai paliekot patiesībā, un tā grūtība, kur var rasties tā grūtība, par ko es arī jau pieminēju iepriekšējā video, ka tātad, kad sākas šis process, kad cilvēks var aizšļūgt, kaut kur savā tajā atkal tādā bauslības domāšanā, ka viņš sev sāk var nosodīt, tiesāt, vēl kaut kas, ka viņš var pazaudēt šo konektu ar to mīlestību, tāpēc arī ir teikts, lai mēs sakņojamies Dieva mīlestībā, mīļie draugi. Tas ir ļoti nopietns un dziļš process, jo mums ir svarīgi staigāt garā, kad viņš mūsos iemājo caur ticību, Un tā rezultātā cilvēks patiešām staigā garā, tas izstāsta tā. Tur vairs nav farizejs, kurš varbūt runā pareizos vārdus vai pareizā intonācijā, bet viņš patiesībā vienalga nes nāvi. Tad, kad tu staigā garā, tu vari runāt ne tādā intonācijā, un tu varbūt var pateikt ne tos vārdus, kas varbūt kādam liekas ne īpaši pareizi vai atbilstoši vai vēl kaut kā. Bet staigājot garā, tu nes dzīvību, jo tas ir Kristus tevī, kurš tiek atklāts pasaulē. Un tāpēc nobeigumā izlasīsim šo svētīgo rakstvietu no Efeziešiem 3. nodaļas 14. līdz 19. pantam. Tādēļ es krītu ceļos savu kunga Jēzus Kristus tēvu priekšā, no kura ikviena ģimene debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savas godības bagātībā jums dotu iekšējo stiprinājumu caur savu garu, lai Kristus mājot jūsu sirdīs caur ticību, un jūs būtu iesakņojušies un stipri stāvētu mīlestībā, lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kas ir tās platums, garums, augstums un dziļums,
un izprastu Kristus mīlestību, kas pārsniedz visu izpratni, ka jūs tiktu piepildīti ar Dieva pilnību. Āmen.